Aronas pīlādzis tika nodibināts 2009. gadā, jo ar jauniešiem toreiz ar skolēnu līdzpārvaldes jauniešiem domājām, ka nav tādas vietas, kur jaunieši varētu atpūsties un darīt kaut kādas savas lietas. Un toreiz mēs 3 cilvēki no pagasta darbiniekiem nodibinājām biedrību, bet tā kā nebija nekādu telpu, tad tā biedrība bija tā uz papīra. Un 2013. gadā uzsākās aktīva biedrības darbība, jo caur līderi pašvaldība izveidoja šīs telpas. Un sākumā mums bija tikai 2 telpas, tās, kas ir pašā galā. Un pamazām sākām rakstīt tos projektus. Un viens no galvenajiem rakstītājiem ir Iveta Kaparkalē. Ļoti daudz laiku veltu jauniešiem, īpaši tiem, kas nestrādā, nemācās. Un man ir prieks, ka strādājot ar šiem jauniešiem, viņi tomēr atrod dzīvē pēc tam to savu vietu. Protu uzklausīt viņus, protu sniegt padomu, kuru viņi reizēm arī ņem vērā. Jaunieši uzticās, viņi zina, ka es tālāk tās runas nenesīšu. Un līdz ar to ļoti labi var ar viņiem sadarboties. Viņi šovasar ļoti daudz arī ir darījuši šeit gan centrā, gan pagastā. 2 nedēļu laikā ir novadījuši 2 lielus pasākumus. Principā paši organizējuši, un tas man tāds liekas tā kā tie mani darba augļi, ka es jauniešiem daudz ko esmu arī iemācījis tādas dzīves prasmes. Un viņi spēja pat patstāvīgi gan arī to visu izdarīt. Idejas rodas tikai sarunās ar Aronas pagasta iedzīvotājiem, ar jauniešiem, ar pieaugušajiem, ar senioriem. Sarunās tiek noskaidrotas viņu vajadzības, vēlmes, un tad skatāmies tālāk, ko mēs varam darīt. Biedrība jau no paša sākuma ir strādājusi tā, lai kopā darbotos visas paaudzes. Gan jaunieši, gan pieaugušie, gan seniori. Un arī visas lietas, ko mēs esam darījuši, mēs vairāk vai mazāk domājam par mūsu pagasta attīstību. Principā atvērti mēs esam ikvienam, un ir ļoti daudz aktivitātes, ko mēs esam darījuši, kur tiešām arī nāk kopā visi. Gan bērni, gan jaunieši. Cenšamies šos pasākumus un aktivitātes organizēt tieši ikvienam, un mēs nenodalām, ka tas ir tikai jauniešiem vai tas ir tikai pieaugušajiem. Var nākt jebkurš. Man ir gandarījums par to, ka īpaši tās idejas, kas ir izrunātas ar iedzīvotājiem, ka mēs viņus esam realizējuši un ka pēc tam ir tā atgriezeniskā saite no cilvēkiem, ka viņi ir bijuši priecīgi, ļoti iedvesmoti.